jo šodien mums brīnišķīga diena bez auto, ko sarīkoja Kotelo kundze, un mums bija izaicinājums tātad izvēlēties citu ceļu līdz Domai. Es braucu ar taksometru. Un man bija saruna ar vadītāju, kura izstāstīja principā šī brauciena laikā visu, kas notiek taksometra nozarē Rīgā. Un ir, es saprotu, ļoti liela problēma ar nelicencētiem taksometriem, kuri strādā ar skaidru naudu tikai, kuros strādā tikai apšaubāmas, teiksim tā, uzturēšanās atļaujas cilvēki, vai viņi vispār ir vai nav, tātad nav saprotams, vai viņi vispār mūsu valstī ir redzami vai nē. Un jautājums, vai šis ietilpst jūsu kompetencē, šī te pasažieru pārvadājumu licencēšana, un kā mēs varam padarīt pasažieru pārvadājumus drošus, caurspīdīgus un likumīgus? Jums ir varbūt kāds redzējums? Jā, licencēšana ir ārtaus mobilitātes departamenta pārziņā, ir licencēšanas komisija, un atbildi ir licencēšanas process un ir kontrols process, un tam ir jāfunkcionē. Man, diemžēl, nav padziļināta zināšana, kādā veidā tas notiek, cik regulāri, cik masveidīgi, bet ņemot vērā šādu signālu, tad es iedziļināšos šajā jautājumā un paskatīsimies, vai tā sistēma ir laba, efektīva un vai ir nepieciešams kādas izmaiņas.